Sveiki visiem! Mani sauc Jorana Apkeviča, un mēs esam šodien šeit, New East Kultūras institūta, mūsu nākamajā sērijā podcastu ciklām Radio Eiropa. GZNet projekta ietveros, kur mēs tiekamies ar fantastiskiem cilvēkiem, lai šobrīd runātu par to, kas notiek visā Eiropā un arī kas mūs vieno, kā mēs svinēsim mūsu demokrātiju Eiropas parlamenta vēlēšanas. Labdien! Es gribu, lai jūs iepazinātu ar sevi, kas esat, no kurienes un ko jums divi patīk vispār? Labi, sākšu ar sevi. Esmu Melānija, man ir 17 gadiem. Brīvajā laikā es strādāju. Tas ir diezgan grūti, bet man sanāk. Tagad, kad nebūs skolas, sanāks vairāk piedalīties kaut kādos projektos. Un varu pateikt, ka esmu diezgan aktīvs jaunietis, jo cenšos arī vairāk kaut kur piedalīties, kaut ko redzēt jaunu, uzzināt kaut ko. Jā, kaut kā tā. Super, paldies. Un par tevi? Mani sauc Emīlija, man arī ir 17 gadi. Mēs kopā ar Melāniju esam diezgan aktīvas, mums patīk visur piedalīties kopā. Brīvajā laikā es dejoju. Arī strādāju, nesen sāku, bet jā, arī esmu ļoti atvērta projektiem. Visur, kur var iesaistīties brīvprātīgi, es tur piedalos vai mēģinu piedalīties. Cool. Par starptautisku pieredzi tiem pasākumiem un Erasmusiem un brīvprātīgo darbu mēs noteikti parunāsim. Jā, jo tas arī, man liekas, ļoti svarīga dimensija par to, ka mēs sevi uzskatām vai neuzskatām par eiropiešiem un piederīgi kaut kāda lielāka kopienai. Bet saksim ar to sarežģītāko vai tēmētu varbūt uzreiz, vai jūs zināsiet, kas notiek 8. jūnijā Latvijā un visa Eiropa. Vēlēšanas. Jūs nepiedalīsieties šajās vēlēšanas šogad. Jā, veicamē dēļ. Bet ja jums būtu tie 18, 19 gadi, jūs ietu vai ne? Godīgi sakot. Man liekas, ka pirmajā reizē varētu, jo tā tomēr ir kā pieredze. Un tad uzzināt, tā kā, kas ir labi. Man liekas, ka ekstra pieredze nekam nav lieka. Kā tu domātu? Es laikam vēl neietu šogad. Es tā paskatītos uz tiem, kuri aizies, un tad tikai... Tādēļ, ka tas ir Eiropas parlamenta vēlēšanas vai nu vispār, ka tas ir vēlēšanas? Ja, piemēram, būtu pašvaldības vēlēšanas, tavas pirmās? Būtu pašvaldības, es drīzāk ietu, bet uz Eiropas Savienības es vēl laikam... Kāpēc? Nezinu, vēl par maziņu. Tu domā, kā par maz pieredzi un zināšanu par partijām? Jā, būtu vairāk zināšanu, es vairāk zinātu, es ietu labprāt. Okay, ar ko atšķiras 30-gadīgi cilvēki, kuri varbūt arī nav tik baigi sagatavojušies tam vēlēšanām? Kā jau ne ar ko, tikai ar to vecumu un viss. Bet vajag to laiciņu, jā, lai nedaudz uzzinātu par to vispār kopumā, kas tas ir. Lai es varētu iet un saprast, ko es vispār darīšu. Okay. Cik tādu tu gribētu iet uz tām vēlēšanām, ja tev būtu tāda iespēja, ja tev būtu iespēja šogad, tad varbūt tu jau esi lasījis kaut kādas partiju programmas, kaut kādas klausījies debatēs vai skaties vispār kaut kādas ziņas par tām partijām, sarakstiem un viņu programmām? Nē, vienīgi tas nebija Erasmus projekts, bet tas bija vairāk kā Next. Arī projekts, kurš notika Itālijā, pavisam nesen es tur biju, un tur bija Eiropas parlamenta simulāciju spēle, kur vajadzēja piedalīties, un tās man likās ļoti interesanti. Es baigi tur neko nesapratu, jo man nebija pietiekami daudz pieredzes arī un zināšanu par tām Eiropas Savienībā, par Eiropas Savienību un par to visu to. Bet man patika tā ideja, ka jaunieši varēja savā starpā diskusēt un mēģināt pārliecināt viens otru. Un tāpēc es vēlētos arī aiziet, paskatīties, kas kā notiek, pavēlēt arī. Jā. Vai jums ir tādā apziņā, ka tie cilvēki, jūsu vecāki, draugi, kas ir dažiem gadiem vecāki par jums, varbūt pat klases biedri, kuriem jau ir 18 gadi, aizies burtiski pēc pāriem dienām vēlēt un izvēlēsies tādus cilvēkus, kas ietekmes jūsu ikdienu turpmākajos x gados. Vai jums liekas, kā to, ko viņi izvēlēs, netiecinās uz jums? Nezinu, man liekas, jebkurš, kuru mēs ievēlam, kaut ko jau mūsu labā izdarīs. Nav fakts, protams, bet
Man liekas, tas nav ļoti svarīgi. Galvenais, ka cilvēks kaut ko dara. Galvenais, lai kaut ko dara, vai ir rezultāts svarīgs? Protams, rezultāts ir viennozīmīgi svarīgs. Jā, tas arī. Jā, Labi. Kā tev liekas, ka Eiropas parlamenta lēmumi, darbs, kaut kādas lietas ieteikumi to tavu dzīvi Eiropā? Vai viņš vispār ieteikumi tavu Pa šiem privātu gadiem un es personisku dzīvi? neesmu sastapusi tā kā lielas izmaiņas. Pa šiem gadiem taču notika arī vairākas reizes vēlēšanas. Es neesmu pamanījusi nekādus tā kā lielas izmaiņas manā dzīvē. Gan privātajā, gan arī publiskajā dzīvē neesmu pamanījusi. Jā, tas ir arī viss, ko es varu komentēt. Man liekas, ka vienīgi tas, ka viņi, lai arī sevi vairāk popularizētu, viņi visu kaut ko tur sola cilvēkiem, lai par viņiem vēlētu, bet es to neesmu redzējusi. Tā kā. Un šeit ir jautājums, vai es vispār Daugavpilī redzēju kaut kādu partiju reklāmu? Jā. Kādu? Tas bija kaut kāds vidas lieli baneri vai plakātiņš vai buklēti kaut kur salikti? Video kaut kāds bija. Sociālos redzēju kaut kādu video. Neatceries no kādas partijas? Neatceros, Cietoksnī kaut kurš filmēja. Okay. Ja neesmu maldījus, redzēju uz mašīnas pat kaut kādu lielu vīrieti arī un 8. jūnijas. Tā kā. Bet jūs sen bijat kaut kur, piemēram, Rīga? Kā? Jūs redzējat Rīga, vismaz centra pilsēta, kaut kādus banerus, reklāmas par to, kas būs vēlēšanas? Par vēlēšanām tieši nē. Mēs šodien gājām pa Rīgas ielu, tur jau viens vīrietis dala tos bukletiņus ar to partijas saturu un ar tiem cilvēkiem, kuri ir partijā, lai par viņiem balsu. Bet tad jo mums stāsts, ka mēs braucām no Daugavpils uz Rīgu, un tad Daugavpilī nav neviena liela banera no kaut kādas partijas, ka notiks vēlēšanas un neiet balsot par viņiem, bet aizbraucot jau pusstundu no Daugavpils, tur jau kaut kā Jēkabpils, Līvāna puse un tā tālāk, tuvāk Rīgai viņu ir fantastiski daudz, un visādas partijas skaļi runa par to, ka hei, mums burtiski tuvu drīz būs Eiropas vēlēšanas un balsot par mums. Un te ir jautājums, ka Daugavpils ir kā lielāka Latvijas pilsēta ārpus Rīgas, un šeit nav nekā pat tuvu, tādā, izņemot tos 2 birojus ar viņu nelieliem plakātiem logos, bet kā kopumā pilsēta nav redzams un nav, man liekas, personiski nav tādu sajūtas, kā ok, šeit kaut kas baigi liels notiks 8. jūnijā. Vai jums arī ir līdzīga sajūta, vai ne? Jā, piekrītu pilnīgi. Absolūti neko nezinu par tām vēlēšanām tieši no Daugavpils cilvēkiem. Vai tāds jautājums par, kas ir svarīgāks, vai vispār tas ir nepieciešams, lai tikai partijas agitētu cilvēkus piedalīties vēlēšanas savu elektorātu un reklamētu sevi, lai pie viņiem balsotu, vai no otras puses valsts institūcijām vai pašvaldības iestādēm vai pašvaldība vai arī nevalstiskajam sektoram arī ir jāmodina cilvēkus vienkārši iet uz tām vēlēšanām. Vai tas ir svarīgi? Vienkārši teikt, vienalga ir kāda tava izvēle, bet izmanto šo savu balsi. Vai šī reklāma un kampaņa un komunikācija ir nepieciešama vai ne? Vai tikai partijām ir jāagitē? Jūs saprotat jautājumu? Bet ko, es domāju, vai nepieciešama tāda, tā kā kopīgotā vēlēšana reklāma? Protams. Man liekas, tas ir ļoti svarīgi, lai cilvēks iet un redz, ka viņu piesaista to darīt, jo, ja viņam no viņa neko neprasīs, tad viņš arī neko nebalsos ne par vienu. Un arī valstī ir svarīgi, viņiem taču ir jāievēl kaut kurš, tā kā pārbaudīts varbūt, vai kaut kāds laba partija tur, un cilvēkam taču jāzina, par ko balsot un kā balsot. Un, protams, ir jāpiesaist. Lai nav tā, ka nākotnē, kad ievēl kaut kuru, kas cilvēkam kādam nepatīk, lai nav tā, ka viņi saka, bet es taču nezināju, ka var vēlēt. Un tā kā nav mana vaina, ka tāds ir ievēlēts. Lai arī viņi var paši izvēlēties un tad jau redzēt. Un salīdzināt arī attīsta varbūt kritisko domāšanu, kas ir vairāk vajadzīgs viņiem un arī valstī, no kuras viņi nāk. Jā. Šeit turpinot šo domu par to līdzdalību vēlēšanas, un cilvēku bieži vien nezināšanu, ko vēlēšanas eksistē, tāds jautājums jums liekas, ka nedomājot par likumu rakstīto, bet kopumā par jūsu sajūtu. Ja, piemēram, kaut kāda valstī vēlēšanas piedalītos 15-20% no visiem balstiesīgiem iedzīvotājiem, vai tas ir
ok, vai tas ir pieņēmams, vai tas, principā, nerāda nekādu ainu, un vai tas nav baigi legitīms, ka piedalās tik maz procents, un viņi izvēlas kaut kādus cilvēkus? Man liekas, tas ir par maz, lai ievēlētu vispār. Man liekas, vismaz jābūt 50% puse no valsts tautas, lai varētu ievēlēt to partiju. Lai no tiem visiem balstiesīgiem vismaz puse piedalītos vēlēšanas, tad mēs skaitām viņus par legitīmo un pieņēmām. Jā. Jo dažas valsts Eiropā tā ir, ka tas vēlēšana dalība ir diezgan vai nu motivēta ar tādiem obligātām lietām, ka ir jāpiedalās, vai piemēram, ka viņi neskaitās, ja parāk maz cilvēku piedalās, tad piemēram 20 vai 15% nerāda to kopīgu ainu. Tu arī piekrīti tādai domai. Un ko darīt, ja Latgalē pēdējo reizi Eiropas parlamenta vēlēšanas piedalīs aptuveni kā 5. daļa, pat mazliet mazāk, un ko mēs tad tos cilvēkus, kurus mēs izvēlējāmies, vai tas tiešām rāda to ainu ar to sabiedrības noskaņojumu, vai ko mums ar to darīt? Kā mudināt to cilvēkus piedalīties? Jo pagaidām mums nav tāda likuma kā under 50, un tas neskaitas. Skaitas vienalga, cik cilvēku atnāks uz vēlēšanu iecirknim. Mēģināt jau to tautu vairāk iesaistīt. Es nezinu, ja tagad tas nestrādā, piesaistīt cilvēkus vēlēt, tad es, ja godīgi, pat nezinu. Jā, jo vairāk ir apkārt tagad senjorus pateiktu, tā kā ir vairāk un vairāk jauniešu pārbrauc, piemēram, uz tām lielu pilsētām, pareizāk kā Rīga, vai arī ārpus Eiropas. Un, es pateiktu, ka, manuprāt, seniorus ir grūtāk mudināt, lai viņi kaut ko mainītu, lai viņi kaut ko darītu, jo, tomēr viņi ir pieraduši dzīvot tādu dzīvi, kādu viņi ir dzīvojuši. Bet viņi visaktīvāk piedalās vēlēšanos. Seniori tīši. Tāpēc, ka jauniešiem arī ir tāds, priekš kam man tas ir vajadzīgs. Bet senioriem var sasolīt jebko. Jo viņi dabūs lielāku pensiju, sociālu garantiju, bezmaksas medicīnu, bezmaksas vai nezinu, kaut kādas subsidētas aptiekas. Viņi dabūs to un tradicionālas vērtības var pārdot viņiem diezgan viegli un vienkārši. Ko es varu pateikt? Mazāk solīt, vairāk darīt. Bet kā pierādīt, ka tā darīšana ir efektīva un cik daudz jūs varat vispār nosaukt, piemēram, pašvaldības deputātu vārdus? Vai Saeimas deputātu vārdus? Es sapratu, ka tas būs neliels skaists. Es arī tad līdzīgi atbildētu, bet cik daudz jūs vispār zināt viņus? Maz. Vispār. Vai, nezinu, skola kādreiz pie jums nāca, Saeimas deputāti vienkārši parunāties, pastāstīt par jūsu darbu? Jūs mācītāt Daugavpils valsts gimnāzijā? Tā viena no foršākām, krūtākām, latviskākām skolām pilsētu, kur viņi būtu gatavi tieši nākt. mums par to ļoti stāstīt. Pašvaldības deputāti kādreiz pie jums nāk, uz kaut kādām sarunām, domnīcām, pasākumiem? Ir gājuši, piemēram, ja nemaldos robežsargi, tie, kuri ja nemaldos NATO, es negribu samelot, bet tie, kuri no Amerikas arī stāstīja par to, bet tieši par deputātiem es neatceros. Jo tāds jautājums, NATO karavīri no ASV braukt uz Daugavpili, uz skolu, parunāt ar jauniešiem, un viņiem visdrīzāk tā ir kaut kāda vērtība, tikties un papļāpat, vismaz papļāpat, bet kāpēc, piemēram, vismaz Daugavpils pašvaldības deputātiem, jaunieši no vienas no foršākām pilsētas skolām, nav prioritāte atnākt 4 gadu laikā pie viņiem vismaz parunāt, satikties un vismaz ar, skolas parlamentu. Ja nemaldos, Elksiņš ir gājis pie mums. Elksiņš ir absolvents, ja nemeloju. Un viņš ir bieži skolā, bet... Tad tomēr nāk Daugavpils pašvaldības. Bet tas ir savējs jau, Viņš kā savējs? Jā. Ko nozīmē kā savējs? Viņš mācījās tur, viņš atcerās vairākus skolotājus, viņš piedalās visos, viņš piedalījās Eiropas dienā. Jā. Viņš spēlēja, piedalījās mums pirmajā stāvā foijē, ir arī galda tenis, un tur viņš arī spēlē ar skolēniem to galda tenisu. Visi bija stāvā sajūsmā, ka wow, Elksiņš un spēlē Un kāpēc viņš nevar spēlēt galda tenisu? Nē, tādā ziņā, ka varbūt, ka viņš ir tomēr augstāka statusa cilvēks, un varbūt bieži vien tādi, kuri viņi, nezinu, jūtas augstprātīgi, bet tas, ka viņš ir Bet ko nozīmē augstāk stāvošs cilvēks?
Un tā kā viņiem ir kaut kādas viņš vienkārši amatā, nu tā kā amats vienkārši, un tādā ziņā. Nu jā, viņš nav, nezinu, labi, viņš ir parasts cilvēks vienkārši, jā. Bet cik saprotu, kā jums liekas, jūs, piemēram, klases biedri, nu tā kā viņam patīk Elksniņš? Godīgi, pusēji. Nē. Pusē, kuru zinu, bet viņi ir... Pusē jā vai pusē nē? Pusē nē. Pusē jā? Pusē jā. Nu, pa pusēm. Un tas ir saistīts kaut kā ar viņu tautību vai ģimenes valodu vai nē? Tas kaut kā tur personīgi saistīts. Es nezinu, es nedrīkstu tādu, protams, stāstīt. Kāpēc nedrīkst? Tas ir personīgā informācija. Bet viņi saistīti ir kaut kā radnieciski un tādas lietas, okay. Jā. Un tāpēc arī vairākiem viņš nepatīk. Bet, piemēram, man un manai ģimenei viņš neko nav izdarījis. Un tā kā mums liekas, ka labs cilvēks. Viņš būtu labs Eiropas parlamenta deputāts vai ne? Kā tu domātu? Es domāju, jā, jo man liekas, viņš pēdējā laikā vairāk ieklausās tajā tautas viedoklī un vispār ieklausās to, ko cilvēki grib. Un es domāju, viņš būtu labs pretendents. Kā tu domātu? Piemēram, tāds cilvēks kā Andrejs Elksniņš būtu labs Eiropas parlamentā deputāts? Es nezinu, kādi tie deputāti ir tagad. Nu, tā kā es nevaru salīdzināt. Jā, bet kopumā tāds kā vīzija, kāds ir forši un nice Eiropas parlamentarietis. Man liekas, ka jā, jo, kā Melāne arī minēja to iepriekš, ka viņš uzklausās tautu, viņš klausās viņu, kas ir ļoti svarīgi, manuprāt, ka ir vairāk nevis solīt, bet tieši tā kā uzklausīt un zināt, ko tautai vajag. Es nedrīkstu nepajautāt, ja mēs runājam par Andreju Elksniņu. Piemēram, jūs redzējāt Rebaltikā tos izmeklējumus par viņa nesamērīgajām līdzekļu izterēšanai un darbiem šmatkām. Mēs redzējām tādā platformā kā TikTokā. Jā. Un ko jūs par to domājat? Tas jau nezinu. Tā ir patiesība vai nav? Kā jums liekas? Man liekas, jā. Un jums ka, piemēram, viņam varētu būt tādas dārgākas izmaksas? Tas, man liekas, tagad ir pusēji valsts, Latvijas valsts amatpersonām. Man liekas, te tā visi gandrīz dzīvo, kuri strādā tur par deputātiem vai tādām personām. Man liekas, tagad tas ir normāli. Bet tas neļoti. Man tas nepatīk. Tev kā? Es negribu komentēt, bet tā kā, tā ir viņa, var pateikt, ka viņa nauda, tā kā, es nezinu, es nevaru komentēt šajā lietā. Bet kāpēc? Tu to baidījies no kā? Kāpēc nedrīkst pateikt savu viedokli? Man nav viedokļa. Tā kā, es bet kopumā tev liekas tajā paša brīdī, kā piemēram, Andrejs Elksniņš varētu būt labs Eiropas parlamentarietis. Un tu vari pamanīt viņa foršas lietas, kā pozitīvas puses, bet, ja ir kaut kāda tāda baigi nepozitīva lieta, kas visdrīzāk saistīta ar korupciju, tad tev tur nav viedokļa, un tas tu neskaiti to tā ir sava plusu minusu sarakstā. Protams, es to skaitu, bet, es nezinu, kā es arī teicu, ka man nav lielu zināšanu, un tā kā, protams, visiem ir savi mīnusi, un visiem ir plusi, un tas ir paliels mīnus, jā, bet arī ir vairāki plusi, kuri tā kā, es pateiktu, ka balansē, ja pareizi tā var pateikt. Jā, tāpēc. Iesim tālāk. Vairākas Eiropas valstīs jau eksistē šāda sistēma, un Latvijā notiek diskusijas par to, vai tas ir nepieciešams vai nav nepieciešams. Ko es vispār domāju par to, lai ietu balsot no 16 gadiem? Kā jums liekas, vai tā ir forša ideja, vai nav laba ideja? Tas strādā ļoti dažādi. Daudziet tas ir tikai pašvaldības līmenī. Ir tiesības jauniešiem balsot no 16 gadiem. Man liekas, ka Igaunijā arī tā ir. Bet citas valstis arī, piemēram, ka jebkādas vēlēšanas var piedalīties no 16 gadiem. Ko jūs par to vispār domājat? Es domāju, ja, piemēram, Daugavpils skolās vairāk ar to iepazītu, tad, protams, jā, brīvprātīgi, jā, tiešām tas būtu ļoti tā aktīvi, un jaunieši arī zinātu, ko viņi vispār dara. Jo tagad tieši šajā dotajā brīdī, tā kā
Es pateiktu, ka maz jauniešu zina, kas ir Eiropa un kas ir Eiropas parlaments pareizāk un tā kā, ko vajag un kas ir labi priekš mūsu valstieši un priekš viņiem. Un, ja iepazītu, tad būtu ļoti, ļoti pat kolosāli. Bet ko tieši vajadzētu iepazīt? Kādu informāciju jums pietrūkst skolā par Eiropu? Lai saprastu, ka tā strādā. Nezinu, jo es jau ne pirmo reizi no jums dzirdu, ka jums skola kaut kā trūkst informācijas par Eiropu, par Eiropas parlamentu darbību, par tiem demokratiskiem procesiem. Bet, vai vispār tā kā demokrātijas kultūra ir skolas procesā? Kā jūsu viedoklī skaitas, jūs piedalīties kaut kā kopsapulcēs, strādāt skolas parlaments, jūs varētu pretstāties pret kaut kādiem lēmumiem no skolas administrācijas, vai kā tas pilsoniskums eksistē vispār skolā? Ne, protams, mums skolā ļoti viss aktīvi par Eiropu, par demokrātiju mūs cenšas kaut kā iesaistīt. Vienkārši... Bet no otras puses jūs esat vienās klases biedri, vai ne? Jā. Bet tu tikko pateici, ka tā bija par māsu informācijas par Eiropu un vēlēšanām, un tev trūks šīs informācijas. Trūks pamata informācijas, es pateiktu, tā. Es zinu, ka vēlēšanas notiek vienam šogad, 8. jūnijā, un tā pamata informācija, bet dziļāk. Bet kāpēc tieši ir svarīgi balsot, vai kā strādā Eiropas parlaments, jūs visdrīzāk skolā neesat dzirdējuši par to, jā? Es mēģinu saprast vienkārši, vai no vienas puses tu saki, ka ir ok, no otras puses tu saki, ka par maz informācijas. Tas ir kā kuram ka subjektīvi. Varbūt viņai, tur brīvajā laikā, googlē, kas ir vēlēšanas un tā. Es tiešām nevaru pateikt, bet es tieši, man kaut kā, nevaru pateikt, ka neinteresē, bet es kaut kā neiedziļinos tajā visā, un tāpēc es... Tev kā liekas? Tas ir atkarīgs no vides, manuprāt. Jā, un cik bieži tu apmeklē skolu, lai atcerētos vispār šīs procesos. Jā. Tie Erasmusi un starptautiskie projekti, pasākumi, braucieni, konferences palīdz vispār jums un kāda ziņā? Ļoti. Jā, palīdz. Tas pats, piemēram, ar Emīlijai, viņa lidoja uz Itāliju un par kādu jums bija pagatājumā? Tur bija Erasmus par jauniešu nodarbinātību tieši. Tas nebija kā Erasmus projekts, tas bija kā kaut kāds Next Need, kaut kāds, ja nemaldos. Bet jā, tur bija par jauniešu nodarbinātību, arī nesen biju Turcijā. Un tur arī, tur tā kā nebija tēma tieši par to politiku un to demokrātiju un tā tālāk par vēlēšanām, bet tur bija viņi bišķiņi arī pastāstīja par to Youth Pass arī. Ne, bet kopumā vispār tādas lietas jums palīdz jūsties kā Eiropas daļai, tā globālākā dimensija paskatoties. Protams, jūs tur uzzināt foršs, fantastiskus cilvēkus, jūs paceļojat, faktiski bezmaksas, jūs uzzināt kaut ko jaunu, vienalga tur gan par mākslu, gan par demokrātiju, gan par jūsu pasiem, un vienalga, bet kopumā tā globāli, tas ir tikai foršs tūsiņš, vai tam ir iegūms kaut kāds lielāks? Var salīdzināt, kas trūkst. Piemēram, Latvijā, nezinu, kas ir kaut kāds foršs Itālijā, kas nav Latvijā, un tad tu vari salīdzināt, piemēram, vai arī saprast, piemēram, ja es saprastu vairāk informācijas par to, bet, piemēram, kāpēc tieši, Itālijai tāda partija būtu izdevīgāka, kāpēc Latvijai tāda būtu partija izdevīgāka. Un tas ir tā ļoti salīdzinoši tieši salīdzināt. Tu kā domā? Tieši tā. Es pilnīgi piekrītu. Tieši tā. Jā. Vai cilvēkiem, vai Daugavpils jauniešiem, kā jums liekas, bieži, cik daudz jauniešu Daugavpilī skolas vecumā, vidusskolas posma piedalās tādos starptautiskos pasākumos un Erasmusos? Tas ir izņēmums piedalīties tādos pasākumos un aktivitātēs? Vai tas ir tādā visiem pieejama lieta? Mūsu skolā tas ir ļoti populāri. Kā jums liekas, kā citas skolas, kad jūs tiekaties ar jauniešiem vai citām skolām, kā jums liekas, ka tur ir? Tieši mēs, laikam, mazāk kontaktējamies ar citām skolām, lai saprastu. Ne, bet kopumā jums notiek kaut kādi kopīgi pasākumiem starp skolām, vai ne? Tādu ļoti maz. Bet varbūt vairāk to skolēnu līdzpārvalde tie, kas ar citām skolām, bet mēs neesam tur, un tāpēc mēs netiekamies. Bet,
Es domāju, manuprāt, tomēr mūsu skola tā ļoti atšķiras ar to, ka mēs ļoti bieži braucam uz tiem Erasmusiem. Tā kā mums skola reāli viņu tā kā kopj un visi organizē visu. Ļoti liels skaits. Un mums arī ir skolēni, kuri apmeklē ļoti. Tāds vēl viens jautājums, kas man radas. Jums ir ļoti daudz liela pieredze ar tiem Erasmusiem, braukšanu pa Eiropu. Uzzināt iepazināt ar jauniešiem no visas Eiropas, bet no otras puses jums nav pasākumu ar citām Daugavpils skolas un maz kontaktu ar Daugavpils jauniešiem. Ko jūs par to domājat? Tas nav kaut kāds tāds divains standarts, kā jūs integrēties ar Eiropu vairāk nekā ar vietējiem? Es nezinu, godīgi. Piemēram, jūs varētu pateikt, cik aptuveni šajā gadā jums bija Erasmus, kurus piedalījāties? Nē, man šogad, piemēram, neviena, jo tiek tādi... Man Erasmus, tas Turcijā bija viens, un Itālijā tas nav kā Erasmus, bet tas ir pasākums. Cik jums bija tādu starpskolu pasākumu Daugavpilī šajā gadā, kurus piedalījāties? Šajā gadā mums bija zinātņu vidusskolā, man liekas, jā? Jā, vienīgais pasākums, kur mēs, man liekas, vispār redzējāmies ar citu skolu. Bet jums pašiem, kā liekas, vai tā šeit ir tāda vieta refleksija par to, vai varbūt vajag arī vairāk komunicēt ar vietējiem? Man liekas, būtu labi, ja vairāk mūs kaut kā vienotu kopā un mēs kaut kā vairāk apspriestu kaut ko uzzinātu. Nevis tā, ka viena skola brauc, otra skola nebrauc, un mēs neko nezinām viens par otru vispār. Piemēram, Turcijā arī, kad es biju Turcijā, tas nebija kā skolas pasākums, tas bija kā skolas Erasmus pareizāk. Tas ir vairāk kā no biedrības es braucu atsevišķi, un tur bija no citām Daugavpils skolām, un tad arī no Rīgas bija daži. Un tas ir tāds foršs veids, ka ne tikai, piemēram, kad mēs braucam skolas Erasmusos, protams, tas ir tikai no skolas tie cilvēki, bet tieši tajā uz Turciju tur bija vai no vairākām tām skolām, tad arī varēja sadraudzēties ar cilvēkiem no savas, no Latvijas, ar kuriem tu vispār pat neesi kontaktējies, un uzturēt foršu kontaktu arī šobrīd. Okay. Ko jūs novēlotu Eiropai nākamajos 5 gados? Kādai viņai jābūt? Kad jūs nākamreiz, pirmoreiz iesiet balsot Eiropas parlamenta vēlēšanas, par kādām vērtībām jūs cīnītos? Kādu jūs gribat viņu redzēt pēc 5 gadiem kopumā? Sadarbība, man liekas, pirmkārt. Vissvarīgākais, lai cilvēki viens ar otru sadarbojas, lai darītu to Eiropu tādu plašāku un draudzīgāku. Kas vēl varētu būt? Un tāda cilvēcība var būt, lai nebūtu tā, kā notiek šobrīd pasaulē, visur, lai visi vienkārši ir draudzīgi, lai nebūtu nekādu nekaru un nekā tāda. Okay. Un tavs novēlējums? Būt kā komandai varbūt. Domāt vairāk nevis. Domāt par sevi arī tomēr ir ļoti svarīgi, bet arī domāt par citiem apkārtējiem, kā viņiem tas palīdzēs. Jā, viens par visiem, viss par vienu. Paldies. Tāda vienā laivā turāmies un ejam balsot 8. jūnijā un tiekāmies citos raidījumos šeit, Ņujīstā, par Eiropu, par mūsu pasauli, par mūsu dzīvi un par mūsu nākotni. Paldies jums liels! Visu labu!